Kā zināms, video filmēt ar telefonu vertikāli ir viens no nāves grēkiem. Šajā video par to, kā šo defektu pārvērst par nelielu efektu. Šis ir video, kuru es vēlos rediģēt. Vispirms es izveidošu kompozīciju, un šeit es varu rediģēt un montēt video. Bet vispirms man ir jānomaina uz pareizajiem izmēriem zem sequence settings. Es vēlos 1080p izšķirtspēju, kas ir 1920 pa 1080, un oriģinālais video ir pārāk liels. To var samainīt zem scale. 67 nodrošinās to, ka augšējā un apakšējā mala ir tieši pa vidu. Un šeit ir parādījušies vertikālie stabi. Triks ir turēt alt taustiņu un nodublēt video vēl vienā līmenī. Tas, kas ir augšā, ir pa virsu, un tas, kas ir apakšā, ir apakšā. Un apakšējo video mēs palielinām pa visu ekrānu. Un, lai tik ļoti nelektu acīs, fast blur efekts tiek uzlikt uz apakšējā video, un blurriness parametrs izpludina šo video. Un jāiečiks arī repeat edge pixels, lai nav tas sānos, un video ir manāmi uzlabots. Taču, ja jūs montēsiet šo video, jums tas būs jādara ar abiem diviem video kopijām. Un tāpēc es ierosinu atcelt visas izmaiņas ar Ctrl+Z līdz iegūstam oriģinālo video un nodublēt šo kompozīciju ar labo pogu un duplicate. Šo kompozīciju es nosaukšu par no bars. Un man atkal jāsamaina uz pareizajiem izmēriem 1080p. Atveru šo kompozīciju un izdzēšu video. Tā vietā es ievelku oriģinālo kompozīciju iekšā, ko var atpazīt kā zaļu fonu. Atkal es pamainīšu kompozīcijas izmēru, lai ietilpst visā video, nodublēšu divos kārtās un palielināšu apakšējo video pa visu ekrānu un uzlikšu fast blur efektu. Šim efektam jāpamaina blurriness, kas izpludina fotoattēlu. Un, ja kaut kas tika rediģēts vai montēts šajā kompozīcijā, tas atspoguļosies arī šajā. Vēl es varu parādīt, kā ielikt mobilā telefona bildi. Šajā gadījumā man ir Nexus 5, un to es iemetu kā statisku bildi iekš video kā vienu līmeni. Bet viņš ir pa lielu un pa virsu visam. Es vienkārši viņu pabīdu zemāk par centrālo attēlu, bet virs fona. Un zem efekts un scale es atkal viņu samazinu un centrālo bildi samazinu tā, lai viņi ietilptu iekšā. Un nedaudz zem motion es varu ar bultiņām viņu nedaudz pabīdīt. Es to nedarīšu perfekti, bet jūs sapratāt domu. Un video ir tieši telefonā. Tas var noderēt screencastiem vai ekrāna ierakstiem. Un nospiežot labo pogu uz export media, uz kompozīcijas, to var eksportēt kā gatavu video.